Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Vienmēr atceries, kas tu esi. Šodienas rakstu vieta. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Jesajas 40. nodaļa, 29. līdz 31. pants. Šodienas pārdomas. Lai uzņemtu lidojumu augstumu, ērglis nevicina spārnus kā vairākums putnu. Tā vietā viņš tos izpleš un ļaujas augšupejošām gaisa straumēm strādāt viņa labā. Ērglis ir iemācījies tā sakļauties ar gaismas plūsmām, ka viņam nav jāvelta sava enerģija, lai noturētos gaisā, un tā var tikt fokusēta mērķa sasniegšanai. Dievs zina, ka dzīves ceļā mēs būsim situācijās, ka gribēsies nolaist spārnus un padoties. Tāpēc viņš caur šo līdzību par ērgli dod mums ļoti svarīgu pamācību. Ja sakļausi savu sirdi ar viņu ciešā sadraudzībā, tu piedzīvosi dievišķu spēku un spēsi planēt kā ērglis. Tu skriesi savu skrējienu bez noguruma. Tu nepadosies, bet iesi pa dzīvi kā uzvarētājs, jo darbosies viņa spēkā. Šodienas lūkšana. Tēvs, es izvēlos sakļauties ar tevi. Paldies, ka tu atjauno mani un dod man spēku skriet un nepiekust. Patiesi, tev ir vismaz viena laba izeja no katras cilvēcīgas bezizējas. Jēzus vārdā.